Elvi Florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacensties Florbola klubs Kurši un FBK Valmiera. Visu Valmieras aizsardzību, tālu piespēli, neizdevās uztvert Jansonam. Un šeit uz tādu pārkāpumu robežu Jansons nospēlēja un Oskars Venskus spēlē droši. Jā, Kevins Šmits ir ne tikai izteikts tāds Levalds, neiznāk piespēlē uz vārtu priekšu. Ātri pārēj, tur tāds pusātrs sākumā un cīņas gaitā pat izvirzījās vadībā rezultātu 5-4. Šeit kļūda, un šī kļūda dārgi maksā. Kas mums tur kļūdījās spēlēties ar 36. numuru šķiet, un šī kļūda, protams, dārgi maksā. Roberts Grokts uzdāvina faktiski piespēli, kaut kādam orientējoši janvāra vidum varētu šo situāciju saglabāt. Kostusevs šoreiz kļūdās un 2-0. Divas kļūdas Liepājai, 2 zaudēti vārti. Labi dāvanu devēji Kuršim un pārstāvēja pirmās līgas klubu Leģions Grobiņas sporta centrs. Savukārt viens no Leģions pārstāvjiem šodien ir spēlē. Tas ir tiesnesis, bet tikmēr gūsta vārtus. Laukums saimnieki, kamēr es stāstu par Grobiņnieku bijušiem un esošiem spēlētājiem. 1-2. 1-2. Tāda sajūta, ka beisbola, tas trenažieris, kas bumbiņu šauja ārā. Kevins Šmits uzšauja pa vārtiem. Bumbiņu pamet laukumu, spēlējušais treneris. Šeit nevisai veiksmīgi epizode, vārtu pārliktnis. Un mazākumu, bet nevarētu teikt, ka Valmiera kaut ko sarežģīt piedāvāja. Bliskā 2-2. Domīgs. Pretuzbrukums 3-2. Glāb komandu. Kā tad Arvim Kalniņam mums ir klājies šo sezonu? Ielūkosimies statistikas annālēs. Meisters! 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 Gluži kā Metallics dziesmā Master of Puppets. 3-2. Laukums saimnieki. Mums te mūzika sāk parādīties. Un čai! Mūzika mums nelaikā palaid, bet tikmēr arī 4. gūtie vārti. Gaidam. Un viņi vārti priekšā. Vārtu guvums nav. Tur pirms tiesneši parādīja, ka vārtu guvums nav. Un tomēr tagad ir kaut kāds taurenis iespējams ielidot. Kevins Šmits pieminēja un Kevins Šmits iemet šķiet. Valmierai. Turā ir Bukšs, Bergs, tikko bija arī jūsu ekrānos. Pols, polim vajadzēja ielekt līdzjutējos pēc tāda gājiena. Nezinu, kā Valmierai ar to fizisko gatavotību, arī tas var izrādīt kaut kādu... Dievs, kas te notiek? 6-3. Negatīvais aspekts, kādu laiciņu ir bez spēļu prakses. Venskus līmenī. Kostusevs krīt. Valmieras atbilde. Kas pa skaistu piespēli. Un šeit... Kā bumbiņi neatrada ceļu vārtos. Tagad kaut kāda laba pozīcija var izveidoties. Kuršiem neizdosies gūt kāds 2 vārtus. Tukšajā un ļoti ātri. Šī kombinācija, jeb šī
6-5 turpinās cīņa. Tagad bumbiņi pie Venskus. Bezvārds sarga spēlē. Un gols! 7-4. Ļoti ātri atgūst 3 vārtu pārsvaru. Vajadzīgs ātrs atkal kāds metiens. Vai tagad tieši tā? Atkal atgūst deficīti līdz -2. Tā kā vēl nekādu spriedumu neparakstīsim Valmierai. Uzreiz paskatos, cik tā kuršiem ir uzvaras 5 šajā sezonā. 16 spēlēs. Nav diec ko daudz. Šeit atvaira šo metienu. Apsveicam kuršus ar uzvaru 7-5.